laika punkti. Un līdz šim šīs gadskārtas arī saules ceļu veidoja, kad diena ir vienāda ar nakti rudenī un pavasarī. Saule lec austrumos un noriet rietumos. Ziemā viņa taisa mazu loku, viņa lec ūsiņos, iet gar pašu horizontu un noriet mārās. Vasarā, kad saule aiziet veic savu vislielāko ceļu, viņa lec meteņos un noriet mārtiņos. Un tie 8 vārti, kas arī šeit ir redzami tajā mazajā maketā, ir speciāli nolikt, lai jūs redzētu, lai jūs saprastu, kur jūs metāt zīlītes. Jūs metāt pasaules nabā iekšā, centrā. Šie 8 vārti ir bijuši saules ceļš visu laiku, un tas aplis, ja jūs ievērojāt, tas bija izdevies. Tas arī ir, kas man nāca starp citu no Valērija, ko Valērijas iemācīja un pastāstīja, kad kāda ir tā nozīme. Es viņu izveidoju ar kokām, un tā man tas altārīs braukā jau kādus 10 gadus līdzi. Austrumi, rietumi, ziemeļi, dienvidi, māras, ūsiņi, meteņi, mārtiņi. Tie ir konkrēti vārdi, pa kuriem skatoties lēcēs, kā būvēm māju. Man pat dēļ salikās tā, ka ar savu augumā, ja es stāvu pavasarī, ar acu redzu, kur saule lec, tur tāds caurums bija. Bet ne par to stāstu. Man ir vairākas spēka vietas, ko es esmu taisījis gan Pokaiņos, gan Ogres zilajos kalnos, kur šis te horizonts ir rāda, kur austrumos perfekti saiet ķīlīti kalni kopā, pēc tam saule kāda kalnā, zemītā viņa kalna virspusē, un viņa pēc tam noiet un rietumos, noriet un aiziet rietumos iekšā atkal ķīlītī, kur taciņas nāk un spēka vietas un krīvu kalni un ķēniņu pils, viss tālāk kilometru vietu. Tas viss kādreiz mums bija dabā.